Labdien! Es esmu Anželika Uminska-Jurševica. Saraksta numur 5 kustība par un vienotības deputāta kandidāts. Ja runā par manu izglītību, man mācīties vienmēr ir paticis, un tāpēc man ir 2 augstākās izglītības. Man ir absolvēta magistratūra sociālā menedžmentā. Esmu mācījusi arī padziļināti psiholoģiju tieši doktorantūrā, mūsu Latvijas universitātes doktorantūrā. Esmu stāžējusies, skatījusies pieredzi Šveicē, Itālijā. Jā, mācīties man vienmēr ir paticis. Aizvien šobrīd arī mācos, un tas drīzāk ir neklātienē, un es apgūstu, kas ir politika un ko var studēt politikas zinātnēs. Bet tas ir pagaidām tikai tādā neklātienes formātā. Ja runā par manu pieredzi, tad es esmu bijusi gan teorētiķis un ilgus gadus kā katedras vadītājs, lasījusi arī lekcijas psiholoģijā, attīstības psiholoģijā. Es esmu arī praktiķis kā pašvaldības institūcijas vadītājs ilgstoši un nodarbojas vairāk ar sociālo menedžmentu. Šobrīd es esmu tīrais praktiķis, man ir sava privāta prakse, mazais uzņēmējs, gan psihoterapijā, gan arī man ir mazs uzņēmums turismā. Man ir 3 meitas, 3 mazmeitas un ļoti silta un mīļa ģimene. Bez tā laikam jau nekā. Ja runā par pilsētas attīstības perspektīvēm, tad jebkuram politiķim ir jāpārzina savas pilsētas problemātika. Bez tās nekā, bez tās nevar plānot ne attīstības virzienus, ne arī savus darbības plānus. Un tāpēc mēs jau janvārī veicām aptauju, lai noskaidrotu, kādas problēmas redz Ventspilnieki. Jo ir viena lieta, ko tu pats darbojies, ko tu dzirdi no klātesošiem cilvēkiem, no pacientiem vai no turistiem. Bet ir pavisam kaut kas cits, kad tiek aptaujāts cilvēks un tu dzirdi, kas patiesībā viņu uztrauc. Viena no lielākajām problēmām mums ir Ventspilī demografiskie rādītāji, demografijas kritums. Nākošā ļoti liela arī problēma, kad ar katru gadu mums palielinās aizbraucēju skaits. Nākošā diezgan liela problēma, ko min arī ventspilnieki, vismaz mūsu aptaujā. Gan tukšā pilsēta, nesezonas laikā, gan arī izklaides vietas. Vidējās paudzes cilvēkiem nav kur aiziet atpūsties. Arī jauniešiem vietas, kur atpūsties, kur pavadīt vakaru bez alkohola lietošanas. Tā raksta, ka tādas vietas Ventspilī nav. Ir garas rindas medicīnas pakalpojumiem noteiktiem, izglītības problēmas tiek minētas. Jā, tās ir vienas no tādām problēmām, kuras diezgan daudz minēja. Bet ļoti viena tāda smaga problēma ir, kad izrādās jauniešiem nav darba vietu. Mūsu jaunieši pat, kas iegūst izglītību Ventspils augstskolā, pat pabeidzot magistratūras, ir ar grūtībām, ir grūtības atrast darbu. Līdz ar to viņi brauc uz Rīgu, viņi brauc uz citām pilsētām, lielākām pilsētām, kur ir šīs lielākas iespējas. Vēl viena problēma, ko minēja, zemais atalgojums. Tādas pašas specialitātes pārstāvis Ventspilī un Rīgā. Ventspilī atalgojums ir zemāks. Vēl viena problēma, ko minēja arī mūsu aptaujā, kad cilvēki, kas ir pirmspensijas vecumā, kur ir palikuši bez darba, ostas uzņēmumos, diemžēl ir ļoti grūti pārkvalificēties tajās programmās, ko piedāvā. Viņiem nav perspektīvas tādas, nav iespējas iegūt kaut kādu jaunu specialitāti, un līdz ar to viņi arī ir spiesti pamest mūsu pilsētu. Jā, ir diezgan daudz dažādas problēmas minētas, bet ko darīt? Un tā, viena lieta, ko mēs apjautām, kādas tātad ir problēmas, nākošais. Ko var darīt un ko mēs redzam, kā varētu
rīkoties, kā varētu strādāt, kādos virzienos, lai šīs problēmas atrisinātu. Nu, pirmais, kas ir skaidrs, kad, ja mēs pat paskatāmies statistiku, kad viss tas, ko šobrīd kā attīsta pilsētu, jā, ir varbūt labi, bet nepietiekami. Ja cilvēki aizplūst no pilsētas, ja demogrāfijas rādītāji krītas, tas ir pirmais rādītājs tām tomēr, kad kaut kas nenotiek pilsētas strateģiskajā plānošanā tā, kā tam vajadzētu būt. Un tātad, kas varētu būt tas, kas ir atšķirīgs no šī brīža attīstības? Pirmām kārtām, cik es dzirdēju arī, un cik arī diskutēju SVH radio ar Vītoliņu kungu, tātad viņi redz divus virzienus attīstības, tādus lielākos, tas ir ostas attīstība, ostas atgūšana, pareizāk sakot, jā, un attīstība, un rūpnieciskā sektora transformācija. Es uzskatu, ka ar to nepietiekami ir, un turpināt tikai šajos virzienos, jā, šī ir svarīgi virzieni, bet tie ir nepietiekami. Meklējām jaunus risinājumus un konsultējāmies ar dažādiem ekspertiem. Un šis attīstības virziens saistīts ar iedzīvotāju politisko tādu izglītošanu, ja tā varētu teikt, ar iedzīvotāju atraisīšanu, iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbā. Ja es skatos šos 8 gadus, kopš esmu pati politikā, nu, nevar salīdzināt to, kādi cilvēki ir bijuši šeit Ventspilī 8 gadus atpakaļ, kad mēs organizējām arī sarakstu. Cilvēki ļoti baidījās nākt. Ja viņi baidījās tāpēc, ka var zaudēt darbu. Kā jūs domājat, kāpēc? Tāpēc, ka šādas īpatnības var būt tikai tādā sabiedrībā, kur ir diktatoriskas lietas. Līdz ar to iedzīvotājs, viņš ir mazaktīvs, viņš ir neaktīvs, viņš baidās iesaistīties. Viņš vienkārši atļauj, lai kāds izlēm kaut kādas lietas. Ja skatās šobrīd, nu, cilvēki jau ir atraisījušies, cilvēki jau nebaidās iesaistīties, nāk, saka. Tas nozīmē, ka šiem 8 gadiem tie cilvēki, kas ir strādājuši opozīcijā, tie, kas ar savu piemēru ir rādījuši, ka jā, var risināt lietas, var darīt, viņiem tas ir izdevies. Un to, ko mēs šeit šajā gadā inicijēsim un šī mēneša beigās arī, es ceru, ka noorganizēsim arī, tad tas ir Ventspilī ir jābūt iedzīvotāju padomēm. Ir ļoti daudzas pilsētas, kurās jau šādas iedzīvotāju padomes darbojas, un es ļoti ceru, ka Ventspilī arī būs šīs iedzīvotāju padomes. Jā, šis ir mūsu arī attīstības virziens. Kā aktīvāk, kā padarīt cilvēkus, iedzīvotājus aktīvākus, kā padarīt aktīvākus skolēnus. Un priecē, piemēram, 4. vidusskolas aktivitātes, ja, kad jaunieši jau sāk skatīties, kad, kas ir topošie politiķi vai politiķi, kādi viņi ir, ko viņi izvēlētos. Jau caur šiem jautājumiem cilvēks paliek aktīvāks, cilvēks vairāk atļaujas būt patriots, atklāti par savu zemi un atļaujas līdz ar to līdzvērtīgi līdzdarboties. Lūk, tāds arī vēl viens mūsu attīstības virziens būs. Un tā mūsu atšķirība un mūsu redzējums, kad ir jāmeklē jauni strateģiskie virzieni, un to, ko mēs piedāvājam, tas ir plaša mēroga turisms. Plaša mēroga turisms patiešām, kurš darbosies veselu sezonu
tas ir visu gadu, un kurš varēs ienest pilsētas budžetā pietiekami daudz līdzekļus. Redziet, turisms vienmēr viņš ir saistīts būs arī ar nekustamiem īpašumiem, un tās lietas, ko šī turisma, tāda plaša turisma, attīstība, ko viņa pavilks, ko viņa ienesīs arī, mums ir piemēri. Mums ir fenomens ar Jūrmalu un mūsu pilsēta. Tas tā ļoti interesanti. Abas divas pilsētas ir ar dabisko šo resursu, ar šī turisma tādu iespēju, un Jūrmala to izmanto. Ieņēmumi gadā tikai no turisma nozares, tas ir vairāki miljoni eiro gadā. Mēs savu pilsētu vairāk attīstam uz rūpniecības šo te sektoru un ar rūpniecības sektoru, ar ostu, bet mums laikam tik lieli šie ieņēmumi nav. Jā, protams, liela nozīme ir tam, kad Rīga atrodas tas ir Jūrmala atrodas pie Rīgas, jā, bet tomēr mums ir piemērs. Mums ir labs piemērs un tikai jāsāk dzīvināt šīs lietas šeit, Ventspilī. Es esmu komandas cilvēks, un tāpēc man ir ļoti svarīga komanda. Tie cilvēki, ar kuriem kopā strādāju, organizēju darbu, un tāpēc mazliet par to, kas ir mūsu komandā. Es patiesi lepojos ar tiem cilvēkiem, kas ir manā komandā, jo mums ir izdevies sarakstā sapulcināt cilvēkus, kuri ir dažādu nozaru cilvēki, kuri ar savu pieredzi nāk. Tie ir cilvēki, kas ir strādājuši ilgstoši kultūrā un vadījuši kādu no kultūras institūcijām. Tie, kas ir strādājuši finansu un ekonomikas nozarē, uzņēmēju darbībā, turismā, menedžmenti, dažādi pie tām, jā. Mūsu sarakstā ir arī students, kas arī pēc gada jau pabeigs savu augstāko izglītības iestādi un ļoti, ļoti nozīmīgā, ļoti labā specialitātē. Jā, mūsu sarakstā ir aptverti dažādu specialitāšu cilvēki un galvenokārt cilvēki, kas ir godīgi, cilvēki, kas vēlas ieguldīt savu pieredzi darbā, cilvēki, kas prot sastrādāties. Es uzskatu, ka šīs īpašības, patriotisms, lojalitāte, tās ir ļoti svarīgas lietas. Un mūsu komandai piemīt šīs īpašības.